Ja man vienā minūtē būtu jāiedod sava uzņēmēja pieredze, tad es teiktu, ka var izvēlēties nepareizu biznesu. Viņš var likties interesants, kā piemēram turisms man bijis, vai kafēnīca, kas man likās tāds darbs, ko es gribētu pensiju vecumā, bet es beigās izdomāju, jāuztais ātrāk, tas kā apmaksāts hobijs. Bet tā problēma tajā, tā viena galvenā pieredze ir, ja mēs runājam par uzņēmumu vai mēs runājam par biznesu, tur jābūt naudai. Un ja mēs ar ideju neprotam piesaistīt finansējumu, naudu, būtībā priekš sevis nespējam to pārdot, iepakot, tad nepareiza izvēle biznesam. Un es esmu izdarījis vairākas reizes nepareizo izvēli, un pašlaik man vislabāk iet ar video. Ne tikai vērtības radīšanā, bet arī finansiāli kā tāda manā dzīves stila biznesa pieredzē. Būtībā biznes ir, lai apmierinātu manu dzīves stilu, manas vajadzības un arī manas komandas un resursus, kurus es vēlos darīt. Tā kā vienā minūtē mēs varam izvēlēties nepareizu biznesu dažādu iemeslu dēļ, un galvenokārt, ja mēs runājam tieši par uzņēmumu vai biznesu, tad tas, kāds ir pareizais biznes, ir tas īsumā, kurā tu proti radīt ienākumus.